un arī ģimenes locekļiem. Pamatojoties uz militārā dienesta likuma 32. panta, 2. daļas 1. punktu, 3. daļu un 33. panta 1. daļas 14. punktu, pavēlu piešķirt kārtējo dienesta pakāpi flotiles admirālis jūras kapteinim Mārim Polencam, jūras spēku komandierim. Pavēlu parakstījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Sveicu. Uzvārdu. Ko tas kalpot Latvijai? Gods kā valsts prezidentam, sveiku flotiles admirāli Polencu. Apņemošo zobenu nest savam godam, Latvijas slavai, tēvzemei un brīvībai. Godātais bruņoto spēku komandieri kungs, ģenerāļi kungi, virsnieki, klātesošiem pats galvenais flotiles admirāļi kungs. Es tiešām no sirds sveicu jūs saņemot šo nākamo militārā dienesta pakāpi. Domāju, ka noklausoties jūsu dienesta gaitu, dzīves gājumu, mēs redzam virsnieku, kurš ir veltījis visu savu dzīvi, visu savu karjeru bruņotajiem spēkiem, mūsu bruņoto spēku jūras spēkiem. Un es gribu teikt, ka šī pakāpe ir ne tikai atzinība par jūsu līdzšinējo paveikto, bet arī milzīgs, liels, un es pat teiktu zināms uzticības kredīts tālāk komandēt mūsu bruņoto spēku jūras spēkus, darīt visu, lai mūsu jūras robeža tiktu aizsargāta, lai mūsu jūras spēki attīstītos, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs un visi jūrnieki, kas dienu jūras spēkos, to godam ir darījuši un arī darīs. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šāds dzīves gājums, šāda dienesta gaita nebūtu iespējama arī bez stingra ģimenes atbalsta. Un es gribu teikt paldies liela arī ģimenei par visu to atbalstu, ko jūs esat snieguši. Un ja flotiles admirālim pienākās zobens, tad kundzei pienākās zvieta. Tas ir pats mazākais, ko mēs šodien varam darīt. Paldies. Paldies, apsveicu.